kārtējais raidījums ar sportustu. Interesants ir tas, kad varētu arī nokrist no šī beņķa, sāksim no sākuma. Vienkārši ko? Palieciet kopā ar mums un skatieties raidījumu ar sporta ustu. Starp citu, mani sauc Kristīne. Mazlietiņi iesmējos, man blakām sēž Mārtiņš Drūkāns, kas ir šī pasākuma, es gribētu teikt, vaininieks, crossfita, viens no vaininiekiem. Šodien notiek sacensības Battle of Riga. Es pastāstīšu tev noslēpumu maziņu. Vakardien es noskatījos raidījumu, kas tika filmēts pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā nebija vēl nosaukums Battle of Riga, bet pagājušajā gadā bija pirmās sacensības. Jā, paraugu demonstrējumi. Drīzāk vairāk paraugu demonstrējumi. Nu tad šodien var teikt tāds īstas sacensības. Nu tad mans pirmais jautājums varētu būt tāds. Pašam tev priekš sevis, kāda ir atšķirības starp pirmo gadu un šo otro gadu, kas ir īstās tā kā, teiksim, sacensības? Galvenā atšķirība droši vien ir tā, ka pirmajām sacensībām mēs sagatavojamies nedēļas laikā, un šīm mēs gatavojamies jau 2 mēnešus. Es domāju, tas ir tāds diezgan liela atšķirība, un es domāju, ka mums ir vēl pagaidām negribās teikt, ka ir izdevies, bet gribās cerēt, ka ir izdevies viss šis pasākums, teiksim tā, lai atlēti gūst prieku un skatītāji gūst arī šo pareizo priekšstatu pa crossfitu un kā tas izskatās un ka tas ir interesants gan skatītājiem, gan attiecīgi cilvēkiem, kas par to iepriekš nekad nav dzirdējuši. Un galvenokārt, kāda ir lielākā atšķirība vēl, tā ir šī starptautiskais piesitiens, kad pagājušajā gadā mums bija tādi vietējie censoņi visi, kurus mēs paši uzaicinājām ar domu, kad ja mēs zinām, kad cilvēks ir nodarbojies ar crossfit kādu laiciņu, tad viņš labi izskatīsies šī laukuma, viņš zinās, kas te notiek, un attiecīgi viņam pašiem būs jautri. Tad tagad ir online kvalifikācija bija, un mēs piedāvājam arī ne tikai Latvijas crossfiteriem kvalificēties, un šobrīd mums ir diezgan starptautisks piesitiens starp sacensībām. Ļoti daudz arī dalībnieku, kas bija pozitīvs pārsteigums, atbrauca tiešām, kas bija izturējuši šo kvalifikāciju. Tas ļoti jauki. Pavisam pieteikušies bija? Pie 200 dalībniekiem bija kvalifikācija, un attiecīgi šeit mums ir 64 labākie. Un gribētu teikt, jā, kad Baltijas valsts, protams, pārstāvētas vislielākajā skaitā, bet ir arī mums tādi mazliet eksotiskāki mūsu platumgrādiem crossfiteri kā itāļi, skandināvi, kas tepat ir netālu vācieši, tā kā poļi. Tā kā es uzskatu, ka ļoti, ļoti feini un skatītājiem arī interesanti, ka te varbūt angļu valodā šodien viss notiek un liekas tā mazliet nopietnāk un tādā veidā. Es domāju, tas tāds solītis priekš ir vispār sacensībām kā tādām. Un man ļoti interesē, kas tev liek taisni veidot tik grandiozu pasākumu. Kāds tev no tā labums? Jo es pieļauju domu, ir negulētas naktis, tas ir prasījis ļoti daudz nervus. Tās noteikti ir arī ļoti liels finanses, par ko skaļi parasti visi nerunā, bet man liekas, par to ir jārunā. Ir tā, ka, teiksim, ja kāds domā, ka tas ir finansiāls labums, tas ir pilnīgi pretēji. Finansiāls labums tas nav, ir drīzāk finansiāli izdevumi. Bet vienkārši mēs iesākām to pagājušo gadu, un mēs visiem solījām, ka nākamgad tas būs daudz lielāks un daudz efektīvāks. Un mums bija vienkārši tāda nepilnības sajūta, ka mums ir jāizdara tas tā, lai tas vārds Battle of Riga pēc tam varbūt tas ieietos kā ikgadējs pasākums arī uz Eiropas kartes. Un mums šobrīd ir doma, ka mēs to turpināsim arī nākamgad un mēģināsim tiešām to izvērst par tādu ikgadēju spēcīgu pasākumu. Un kāpēc mēs to darām? Tāpēc, ka mēs mīlam šo sporta veidu, mēs paši viņu attīstam un gribam to pasniegt arī publikai pēc vislabākās sirdsapziņas, tāpēc arī ar tādu
precizitāti mēģinam šo pasākumu visu organizēt un tādā veidā, jā. Away. I'm just a breath away, losing my faith today. Falling off the edge today. I am just a man, not superhuman. I'm not superhuman. Someone save me from the haze. It's just another war, just another family torn. Falling from my feet today. Just a step on the edge, just another day in the world we live. Ir atļauts pilnīgi viss šajā raidījumā. Ja vajadzēs uzliksiet pa virsu nu jā, mēs uzliksim pa virsu. Cik grūti. Jā, tu apmēr. Tātad Jānis, Aleksandrs, Arturs, burvīgi. Man sauc Kristīna, šis ir raidījums ar sportu uz tu, ko jau es teicu. Šie burvīgie vīrieši ir jau noairējuši sacensību pirmajā daļā. Cik es saprotu, ir airēšana, vai ne? Jāni, kā bija? Smagi. Smagi. Kas bija vismagākais? Airēt. Airēt? Par ko tu domāji tajā brīdī, kad tu airē? Par Kevinu. Par Kevinu? Tu domā no multenes to Kevinu? Tas, kas man konkurence. Ak, šitā. Tu tā kā redzi. Es iepriekšējā gada raidījumu skatījos un man neteikšu kurš, bet viens intervijā teica, ka nemaz tu tos konkurences saucamos neredzot. Tad tomēr ir konkurence, ja? Loģiski. Loģiski. Un kā ir ar brāļiem? Starp brāļiem nav konkurence? Nu tā. Tīrākā mīlestība. Tīrākā. Tu airē un domā, šis 200 metrus man priekšā. Īstenībā baigais malacis. Mans elks īstenībā. Tavs elks ir brālis. No malas skatītājiem vērojot, liekas, ka airēšana ir ļoti viegli. Vai tas tā ir? Nebija pavisam viegli. Ir sevišķi 5 kilometri tāds vilktīgs. Jums bija jāairē 5 kilometri. Jā. Pirmā puse bija ok, pēc tam jau nogur kājas piedzina un bija grūti. Un tad ir tie saucamie rullīši, uz kuriem jūs rullējaties, lai nekas nestāv? Tā ir tāda iesildīšanās, jā, iesilda mūžu. Jānis mums nodemonstrēs. Varbūt parādi. Nu parādi, ko ar viņu dara. Izmasē tāds muskuļus. Jā, tu vari pakomentēt, ko viņš dara. Šobrīd muguras muskulatūru var iesildīt, tā kā izrullē, jā. Romantiskos vakaros šito arī var izmantot? Droši. Divatā, otrs uzguļās virsū. Sievietēm patiks? Ideāli. Ideāli. Vēl pirmā diena, pirmais uzdevums neko nenozīmē. Ir baseins vēl jāpeld rīt. Kāpēc jūs domājat, ka baseinā būs jāpeld? Kas tad cits? Pamāli jau nestaigās. Varbūt ar pīlītēm mums jāspēlējās. Jānim vajadzēs pīlīts. Jānim vajadzēs pīlīts, kāpēc? Es nemāku peldēt. Tu nemāki. Kā tu vari piedalīties sacensībās? Vēl pie tam Jānis, cik es saprotu, ir no elitklāses, pie tiem spēcīgiem. Un tu nemāki peldēt? Nu, es nezinu, tev ātri... Peldēt droši vien, nē. Nu, tev ātri ar bračkām ir jāsunā, lai tev pa nakti var samācīt, vai ne? Nu, forši, ko tu novēlēsi brāļiem? Uzvar. Un ko brāļi novēlēs Jānim? Nenoslīgt baseinā. Nu, tāda forši. Par nenoslīgšanu. Juhu! Es arī dod 5. Rekā. Šidā dara visu krosfiteri. Shadow and the smoke in your eyes. I am the ghost that hides in the night. Bija jau pirms stundas, tagad vairs nav. Tagad ir vienkārši jāiet un jādara? Tagad ir jāiet un jādara, tieši tā. Nu, kā tev liekas, tavi blakus esošie cīņas biedri ir spēcīgi? Jā, ir labi, spēcīgi. Man jārunā tiesnes. Nu, davai.
Traki. Bija traki. Bija traki. Pašlaik Aivis ir sporta klasē rezultatīvākais. Nu, tu cīnījies par pirmo vietu un tu paliki. Nu jā, bet vēl jau divi hīti, tā jau redzēs, kā būs. Divi, un vispār sacensības ir 2 dienas. Tieši tā. Bet ir grūti, jo no malas man kā skatītājiem no malas liekas ļoti viegli. Nu, nē, ļoti lielam gribas spēkam jābūt un jāpiespiež sevi, lai tomēr kaut ko darītu. Un lai to darītu vēl ātrāk, vēl vairāk vajag piespiest sevi. Tā ka... Kurā vietā tu nodarbojies ar crossfitu? Crossfit teika. Crossfit teika. Es izrādās šodien esmu akla un nemāku pat lasīt. Ko tu varētu izstāstīt skatītājiem, ka šodien nav te, bet pie televīzijas ekrāniem domā, varbūt man arī jāsāk nodarboties ar crossfitu. Nu, kas tevi motivēja sākt? Mani? Nu, pirmām kārtām tuvojošās vasara. Sāksim ar to. Tiem kubiciņiem jāpiedomā. Bišķiņu vajadzētu, jā. Bet, nē, ļoti demokrātisks sporta veids, ļoti. Nezinu, kā pateikt pat. Nu, katrā ziņā priekš manis tas ir īstais, laikam. Šis ir tev pirmās, šīs ir pirmās sacensības. Jā, protams. Kā nedabūju atkal pa mīzu, bet parasti jau saka, ka sievietēm nedrīkst teikt, cik ir vecums, vai ne? Jā. Nu, tāds 22 gadīgs čalis tu neesi, un es teikšu, gluži ne. Vai ne? Es tu vienkārši pastos, ja ir jaunāki, bet tu reāli liec tiem jauniem kloķi. No? Ko es varu pateikt? Tā recepte ir tajā dzērienā, smaržīgajā, ko tu dzer? Tas ir tikai muskuļu atjaunošanās procesam bišķiņi vieglāk. Nu, lūk, mīļie skatītāji, šie nav nekādi draņķi, šīs ir aminoskābes, kas palīdz pēc tik intensīva treniņa atjaunoties. Jā. Es ļaušu tev atelpoties. Paldies. Novēlēšu ļoti lielu izturību un mazu cīņu pašam ar sevi. Un noteikti vēl mēs tiksimies, jo tomēr sacensības ir 2 dienas. No, jā. Vai šī ir pirmā diena, ka jūs vērojat sacensības? Jā, tieši tā. Pirmā. Es dzirdēju, Vakar nebijām. Vakardien nebijāt. Nu, kā ir? Nu, forši interesanti. Ir ko redzēt. Ir ko redzēt, un tev kā sievietei? Pirmo reizi tādu veidu sacensībām ir interesanti, jā, paskatīties. Te man interesē sieviešu viedoklis. Zin kā parasti ir tāds stereotips, kad sievietēm stieņus nevajag celt, kad mēs būsim tur muskuļotas un tur, nezinu, lielām kājām, lielām rokām. Vai tev pašlaik skatoties sievietēm arī rodās tāds iespējas? Nu, savu viedokli laikam es nemainīšu, jā, ka es neko tādu nevarētu darīt, visu cieņu meitenēm, kas to dara. Bet, jā, es pališu pie tā, ka stieņi ir priekš puišiem. Tomēr, jā. Ko jūs varbūt novēlētu dalībniekiem? Izturēt šito visu, izturēt viennozīmīgi un sasniegt visu to labāko, uz ko viņš šodien ir gatavi, man tā liekas. Tas ir pats galvenais. Un tu? Nu, es domāju, ja jau šie cilvēki šeit ir nonākuši, tas jau ir aplausu vērts. Un tā kā, jā, izturēt līdz galam nepadoties. Izspiest to maksimumu no sevis. Novēlu jums jauku pupulu svētdienu. Es šodien visu speru. Dibenu griestas jums nelikšu, bet vismaz tā to slimību ārā, veselību iekšā un slimību ārā un veselību iekšā. Pastāst man noslēpumu. Tu gribētu, lai tev draudzene šitās stieņus cilā? Nē. Nē? Nē. Tad jūs esat, es teikšu, ļoti sadrīgs pāris. Jūs abi esat uz ģēļa. You have lots of fans in Latvia. Yes? Wow. You don't know about that. No. I know. And some little birds telling me, but lots of people thinking that you will win. How you think? I guess it all depends on the workouts tomorrow. I mean, today I'm in a pretty good spot, but if there's really bad elements tomorrow, but yeah, I will do my best to hold on to the first place. So. At least make it on the podium. You need. Yeah. After today, you go sleep or to party? I'm not sure. I mean, I might go out, but not for too long. I mean, a couple hours, I guess. Little bit rest and look at Latvian beautiful girls. Yeah. Yeah, you like? Yeah, I like. Because you are here not for competition. Yeah. I just came to show off and get the girls. Šodien man nepavēlti ir
pūpoliņu rokā. Nu, gluži dibens kamerai es jums tur nelikšu griezt, bet es iepēršu jūs. Šitas puisis gribētu, lai tu viņu iepērš. Nu, pagriez to dibeni, iepērš tevi. Nu, tad to slimību ārā un veselību iekšā. Laura Ikauniece, jā, sēž malā crossfit sacensībās izrādās. Kā ir, Laura? Nu, tev tāds līdzīgs sporta veids, 7 cīņas, šitien ar tā viss kaut kas jāmāk, ir vēlēšanās varbūt pašai pamēģināt? Vēlēšanās ir, jā, bet pagaidām man ir profesionālais sports vieglatlētikā, bet pēc tam es domāju, kad vairs nebūs tik nopietni, būs jau vecāka, kad beigšu sportot tur, tad varētu pamēģināt arī crossfitu. Šodien, ko tu šeit tā pie sportistu, kā teikt, ložā, sēdi mierīgi tā klusiņā? Atbalstu savu vīru, jo viņš ir crossfiteikas fizioterapeits līdzi un savu pusmāsu Lindu, kas arī startēja. Nu, kā veicās māsai pagaidām? Nu, viņa vakar izstājās, jo viņai bija trauma, bet šodien viņa vienkārši tā tīri sev pierādīt, ka viņa var un pats viņa startē. Gan jau vīrs tavējas, viņu ātri savadīt, sadekterēs, tad jau viss būs kārtībā. Jā, noteikti. Linda Ikauniece, jā, Lauras māsa, kā veicās šodien? Man galīgi neveicās. Es saprotu, ka es esmu galīgi zaļš gurķis šeit. Gan jau nav tik traki. Kas vakar atgadījās? Jā, teica, ka vakar kaut ko satraumējies. Nē, man vakar palika slikti, un tad es domāju, varbūt neforsēt otro vodu. Tā es arī neizdarīju, bet šodien tad es izdomāju, ka jāturpina. Ja jau iesākts ir, tad jāpabeidz. Bet kā vispār crossfits kā sporta veids tāds? Nu, kad ir, viss kaut kas jāmāk. Viss kaut kas jāmāk, jā. Jā, brīžiem liekas, ka varbūt jāmet miers. Bet vienmēr tad ir kaut kāds āķis, kas liek turpināt. Jums ar māsu tā interesanti. Māsai 7 cīņa, tev, teiksim, crossfits, kas ar tādu veidu daudz cīņa, jā, ir, jums uz kaut kā, es nezinu, asinīs šitā ir aizgājis? Mums vieglatlētika asinīs ir. Tētis bija vieglatlētis. Nu jā. Viņš bija, jā. To jau mēs zinām. Barjeras, jā, zinām. Nu skaidrs, labi, Linda, lai veicās, sadakterējies, māsas vīrs savedīs ātri kārtībā, droši vien viņš tur māk to lietu izdarīt. Un tad, pēc gada jau skatāmies tevi pie tiem stiprajiem, lielajiem, jā? Tad, labi, lai veselība ir kārtībā. Bet šodien taču vēl jāsaka. Vēl viens, jā. Būs traki. Mēs skatīsimies. Jā, paldies. My nails on the tile, I just follow your sin. You can just follow my smile. All of your flaws are aligned with this mood of mine. Cutting me to the bone, nothing left to leave behind. You ought to keep it concealed, just like I was a weapon. I didn't come for a fight, but I will fight till the end. And this one might be a battle, might not turn out okay. You know you look so Seattle, but you feel so LA. Hey, hey, hey. Šī ir otrā diena sacensībām, crossfit sacensībām Battle of Riga. Un es zinu, ka tu arī biji vakardien, līdz ar to tev varētu būt pastāstīt, ar ko atšķirās vakardiena no šodienas. Es domāju, ka sportistiem noteikti pēc vakardienas ir sakrājies nogurums, un man pašam visinteresantākais bija redzēt sacensības baseinā, kas Baltijā, man liekas, pirmās sacensības, kur iekļaut arī peldēšanu. To es gribēju redzēt. Un šodien es domāju, ka visi, gan sportiski, gan tiesneši, gan organizatori, gan arī mēdīju pārstāvji kļūst tikai labāki, jo otrā dienā jau ir iestrādājušies un viss iet uz augšu. Augam, attīstamies. No otrajā dienā jau ir tāds cīņas spars, jo ir pēdējā diena. Kad ir iespēja parādīt tieši tā. Vai visu, vai neko, kaut kādā sportā jau visu laiku tā ir. Bet tu minēji par to, ka tev ļoti patika baseins, tāpēc, ka tur bija meitenes bikīni. Tas gan jā, bija vilšanās, jo viņas nebija bikīni, bet... Tad es vienkārši neredzēju. Mans kolēģis Ants redzēs, pat neredzēju, tāpēc ir jautājums, kamā? Peldētāji? Pārsvarā visas bija kā peldētājs, jā. Tādos kopējos Nevienai augšuņa arī nenokrita, tā kā... Tu biji vīlies? Biju nedaudz vīlies. Tā ir kāds, par ko tu īpaši šodien fano? Principā droši vien tie, kas ir pazīstami no crossfit rītenes zāles, tā kā tie mani galvenie favorīti. Ir kāds, kuram tu novēli pirmo vietu? Pirmo vietu? To jau viņi paši savā starpā izvērtē, kuram būs pirmā vieta, lai izkaujās. Un te jau, principā, tie vingrinājumi, kad tie arī parādīs, kurš ir tas spēcīgākais. Galvenais, lai sīvas sacensības un interesants fināli. Jā, laikam vienīgā, kas vēl
Isai no Vācijas kaut kādu konkurenci viņš izrāda, jo viņa tur tā diezgan stipri priekšā. Kā veicās šodien un vakar arī, laikam? Šodien ir smagi, jo basēnā bija smagi pēc vakardienas un tagad ir smagi pēc basēna. Bet jā, man žēl, ka Vācija te nav konkurence šeit īstenībā. Kā te nav basēnā, tu vēl diezgan naski turējies līdz viņai? Nu jā, bet viņai ir trauma un es ar viņai ir visu traumu, bet konkurence neizrāda. Tā kā žēl. Kā vispār baseins pirmo reizi Latvijā, kā tāda padarīšana, nu, tad, kad paziņoja, ka tāda lieta būs? Jā, es biju 2 reizes uz basēnu. Jā. Un es sapratu, ka es tur neiemācīšos neko pa nedēļu, lai es varētu kaut ko atrādīt. Nu, bet tā, lai būtu bijusi, aizgāja, jā. Nu redz, tagad ir kur pielikt, vai ne, basēnā. Cik tu pati sen jau ar crossfit nodarbojies? 7 mēnešus. Precīzi 7 mēnešus. Jā, jo es sāku 1 mēnesi pirms bija tas Baltics Rowdown novembrī. Nu, bet ņemot vērā, kā tev veicās, droši vien, kad sports nav svešs līdz tam bijis. Nav. Agrāk skrēju sprintu, tagad bija pavisam jauna un no tā brīža līdz šim brīžam es nezinu, ko esmu darījis, visu kaut ko, bet es pati strādāju pa treneri, tā kā sportam ir jābūt grib vai negrib. God, cilvēks, kuram šodien, nu, ja skatītājiem tā ir izklaide, tev tas ir darbs. Masieris ārsts, kas ir tas, ar ko, teiksim, tie sportisti nāk pie tevis? Kas tur muguras sāp, kāju pastiepuši vai vēl kas? Pārsvarā pēc šīm sacensībām tas ir visizteiktāk, ir, teiksim, piedzinušies muskuļi. Tāpēc, ka tās ir aerobā slodze. Un aerobās lodas, teiksim, vēl kaut koncepts, pēc tam jau, teiksim, kad iet lielākos pulsos jau ir anaerobā, un te jau, teiksim, diezgan ātri jau viņi piedzinās, un līdz ar to, teiksim, tas laika posms, līdz tā, kad viņš jau vairs neko nevar padarīt, tad tas ir ļoti īsts, un tad viņi, teiksim, lai atvainotos ātrāk arī nāk šeit, nu, kā arī lietot tur sporta uztur, dzeramos, nu, bet diezgan grūti un lēni tas viss nāk vajā, tāpēc, ka tās slodas ir daudz un intensīvas. Kā tev pašam skatoties šito visu nešķiet, ārprāts, ko viņi tur dara, Jēzus māte, psihi pilnīgi? Nu, es esmu tajā bijis arī iekšā, jā, pamēģinājis, kā tas ir. Tā kā zinu, ka tas nav viegli un es viņiem jūtu līdzi. Jā, blūzīt jāvāk nost. Skaidrs, labi, kamēr Kristīna masē, tikmēr, nu jā, mēs pazīsimies, kā cilvēki sporto tomēr, ja, nevis atpūšās. Today, till have another day, speaking my mind today. My voice will be heard today. I've gotta make a stand, but I am just a man. I'm not superhuman. My voice will be heard today. It's just another war, just another family torn. My voice will be heard today. It's just another kill. The countdown begins to destroy ourselves. I need a hero to save me now. Pagājušajā gadā tāds baigi azartiski ņēmās, darījās, visu šogad tāds jau viss pa nopietno. Nu, Edgars, salīdzinot ar pagājušo gadu, tiesāt šādas sacensības ir savādāk vai tas pats vien ir? Sacensības tiesāšana, protams, ka ir savādāk. Ir audzis līmenis, ir augusi saprašana, tehniskās niansītes un ir jau tā kā vieglāk tiesāt. Kā jau mēs runājam, pagājušajā gadā bija jau tā kā pa draugam. Bija ļoti jautri, bija interesanti, kaut kas jauns, bet šogad jau ir nopietnāk. Tiešām jau sacensību līmenis ir audzis un te jau ir nopietnāk jātiesā un te jau vairs nevar uzsist pa plecu vodā laikā un teikt, saņemies, te ir jātiesā. Vēl bišķi, jā. Jā, vēl bišķi, jā. Nē, super, sacensības tiešām nopietnas, lielas. Tad, kad tev piedāvāja droši vien, saka, Edgar, nāc patiesā bišķiņ, nojauti, ka būs tik tāds reāls pasākums? Jā, jau no paša sākuma tiesneši, kas tika nokomplektēti, viņi jau tika uz to veidināt, ka tiešām tas nebūs vairs joks. Jo ir jau bijuši arī pa starpēji citas sacensības un visu laiku aug tas līmenis, aug jau tiesāšana, aug. Jo, kā jau teica, tas jauns sporta veids, viņš nāk iekšā, viņš ir attīstījies jau pa gadu tiešām lielu, daudz. Un ir jau cik Rīgā jau 5 zāles un tāpat arī pa Latviju nodarbojās tie crossfit. Aug līmenis tiešām, jā. Un tā tiesā, tika pavedināts to, ka būs nopietna tiesāšana, te nebūs tā pa draugam. Bija arī baseins pirmo reizi šogad. Kā tur baseinā gāja? Jā, baseins bija jautra lieta. Jā. Daudziem arī sportisti paši gaidīja to baseinu, jo citam ir tā peldēšanas prasme mazāk, citam atkal labāka. Un baseins bija liels izaicinājums. Jā, tā kā,
gaidīju ļoti, kas notiks, kā būs. Un tiešām bija interesanti paskatīties, ko sportisti var, jo samainījās arī līderi pēc būt, nu, nevis tā samainījās, bet ja šeit var pacelt svaru un izdarīt kaut ko savu ķermeņmās, basēnā atkal samainās cilvēki, cits labāk peld, viņš arī aizpeld garām. Super. Nu, un kad mēs beidzot ar tevi pašu redzēsim sacensībās? Šogad, saprotu, tev ir attaisnojums, šogad ir roka traumēta, ja? Pagājušajā gadā arī teici, ka nē, ka vēl neesi gatavs. Nu, tad kad? Kad? Nu, laikam atbildes 100% nebūs. Un tā patīk tiesāt, patīk no malas tomēr atbalstīt. Un tā gan jau, ka paspējuši, vēl jau nav pēdējās sacensības. Kaut kad. Rokas atdziedēšu, izārstēšu. Labi, Edgar, vēl bišķiņu mums arī būs CrossFit līga priekš tādiem kā mēs, tad mēs vēl pacīnīsimies. Jā. Labi, lai veicās tev šodien nopietni padarīšanu. Jā, paldies. Labi, nu meitenes tiesāt, es saprotu, tur viss skaisti, viss normāli. Kā ir večini jābišo tur tajā laukumā? Nē, tieši tāpat mēs visi esam vienādi, meiteni, puisis, vērtējam vienādi, par mums izturās vienādi, labi, varbūt mīļāk nedaudz, saudzīgāk. Nav tā, ka, zin kā, viņš, nu, tu tagad tiesā, viņš tagad ceļ to stieni, un viņš jau speciāli smuki. Nē, viņi vispār, viņiem galva ir tikai sacensībās iekšā, viņiem tiešām tas ir pēdējais, kas interesē, vai tu tiesā meiteni vai puisi. Tā Igaunieti, ja man liekas, tur, kad pumpējās nepareizi, es redzēju tieši tu tiesāji, tad viņa tur nesolīja tev galvu noraudēs. Nē, nu vienkārši bija problēmas un viss, un tur traki gāja viņai, bet, nu, ko darīt, tā gadās. Pašai ir kaut kāds mīļākais sportists šodien? Nu, nē, visi mīļi. Zini kā, kad ir tā izaugt... Skaļi vienkārši neteikšu. Zini kā izaugt, šis labais smukulīts, ejam mazais. Nē, mums ir tā, ka mums ir kā crossfiteri, kur mums ir prieks tiesāt, jo tehnika ir ļoti laba un visas darbības notiek tīras. Mums ir vienkārši tiesāt, ja nav pieslīpēta tehnika vai, nezinu, noteikums, mums ir grūtāk tiesāt. Līdz ar to mums ir forši izaugt, kas mums tāda cītīga un labi taisa visu. Super, labi, es tev solīju ātri, tagad var atpūsties, tev vēl darbs vēl priekšā daudz. Labi, paldies. Tiesā prātīgi, ja? Lai man pēc tam nav jāklausās, kad ir tā Linda, viņa man tur neieskaitīja kaut kādus. Labi, jā, paldies. Kas ir parūpējušies par svaru stieņiem un Element Fitness par šo te burvīgo sistēmu, kurā kungi šobrīd dara savus vingrinājumus. And for all the athletes and